Tā, nu kāpšu augšā, pastīsimies, Robčiks uzlīcis ir jumta bagāžnieku. Reik šitādu te. Un tā doma bija, tu viņu uzliki, lai šo te marķīzi varētu kaut kā... Es nezinu, viņa marķīzi saucās? Kā viņa saucās? Man liekas, ka marķīzi tā izmēr. Sāna telts marķīze. Zem letēs var tādu atrast. Un šitā te pat vakar demonstrēja vidi, kas staigāja pa augšu. Jā. Un tad te liekam šo jumta bagāžnieku. Un otrs variants varbūt šeit sūtam augšā un liekam guļamo telti, bet man baigi nepatīk teltīs. Nu, šitie forši, kad ir šitās uz sliedēm, to arī visu viņu var regulēt. Tu vari šitā te čik. Viņi paņēma atspēc vaļā, pabīdīs vēl stopus, bet viņi diezgan masīvi nebija. Nu, viņa arī liela ir, viņa 2 metri reiz 6 metri. Visai mašīnai tā apkārt vienam sānam. Bet, nu jā, nenot ir jumts, nenomazgā visu, jumts skaidā. Nu, bet forši būs. Un mēs tiksimies izstādē, auto eksotika, varēsiet to visu apstīties, kā tas viss izskatās. Tev droši vien savu kontaktu arī būs jāuzliek. Vai tu arī brauks? Un tad Robčiks arī brauks uz auto eksotika, varēsiet rindā stāties uz visādiem darbiem.